panorāmas skatījumā. Nodokļu maksātājiem Liepājas metalurga glābšana jau izmaksājusi 51,7 miljonus latu. Sākotnēji pavasarī valsts kasa pārskaitījusi Itālijas bankā Unicredit 4,5 miljonus latu, bet vakar vēl 47 miljonus latu, lai izpildītu valsts savulaik Liepājas metalurgam sniegtās garantijas. Kādu iespēju šādi neparedzēti izdevumi radīs valsts budžetam un kādas ir izredzes naudu atgūt, skaidroja Andris Lācers. Brīdī, kad Finanšu ministrija un tās pārziņā esošas institūcijas mēnesi nevar vienoties par pārsim tūkstošu latu piešķiršanu degušās Rīgas pils glābšanai, kad gadiem ar naudas trūkumu budžetā tiek skaidroti atteikumi prioritāro nozaru finansējumam, fakts, ka pāris stundu laikā valsts kasē atrodas 47 miljonu latu privātu uzņēmumu atbalstam, rada interesi, no kurienes. Ir zināms resursu apjoms arī, kas tiek turēts pēc būtības nākotnes deficītam, kā arī nākošo parādu saistību atmaksai. Līdz ar to arī no šo resursu apjomu šobrīd šis maksājums ir veikts. Bet svarīgi ir saprast, ka tas ir vienreizējs izdevums un vēl jo vairāk, ka tās ir saistības, kuras nākotnē var atgūt. Itāļiem samaksātie 50 miljoni latu formāli palielina budžeta izdevumus un arī budžeta deficītu, taču dabā neviens no tā necietīšot. Nodokļu ieņēmumi ir lielāki nekā plānots un valsts grāmatvedībā iztrūkums neparādīsies. Prāvo summu samaksājušās valsts kases pārstāvi skaidro, ka vilcināties nedrīkstēja, citādi klāt nāktu vēl soda naudas. Unicredit bija tiesības atprasīt naudu jau pirms 2 gadiem un tagad pacietība beigusies. Valsti arī vēl nevar uzskatīt par zaudētāju. Turpinās darbs pie Liepājas metalurga tiesiskās aizsardzības plāna. Ja to pēc mēneša apstiprinās un uzņēmums atsāks darbu, tas atmaksās naudu. Par sliktākiem scenārijiem pagaidām nedomā. Pēc pēdējā pieejamā novērtējuma, kurš mums ir ticis iesniegts, gan jāsaka jau pagājušajā gadā, tad pēc tā mūsu šī mūsu ieķīlāto aktīvu novērtējuma vērtība ir lielāka nekā šī kredītvērtība. Ja? Tā kā šobrīd es negribētu spekulēt ar tādiem apgalvojumiem, ka valsts varētu kaut ko zaudēt vai nezaudēt. Eksperti norāda, ka valstī ieķīlāta Liepājas metalurga zeme, ēkas un iekārtas jeb ķermeniskie aktīvi, kuru vērtība var būtiski mainīties. Liepājas metalurgs savā grāmatvedībā uzskaita ķermenisko pamatlīdzekļu vērtību kā strādājošs uzņēmums, kā strādājošs pamatlīdzekļus. Un gadījumā, ja šie ķermeniskie pamatlīdzekļi, tā skaitā šīs krāsnes būtu jāpārdod, varētu izrādīties, ka viņas to ir izdarīt ļoti grūti un viņu vērtība ir tuvu nulē. Par iespēju, ka uzņēmumam bankrotējot tā mantu varbūt var pārdot tikai par 5. daļu no pašreizējās vērtības, norāda arī valdības piesaistītie konsultanti no kompānijas Prudentia. Līdz ar to svarīgi, lai uzņēmums turpina darbu, un valsts tagad iegūs ietekmi, kas iepriekš piederēja lielākajiem kreditoriem no Itālijas. Valsts varētu ir formāli rīkoties tikai ar 4,5 miljonu latu balstiesībām. Tad, lai valsts varētu pilnvērtīgi, spēlēt savu lomu, valsts tagad ir iegūst pilnas balstiesības 51,7 apmēram miljonu latu apmērā un tādējādi būtiski palielināt proporcionālajā kopējā kreditoru lokā savas balstiesības. Krastiņš apgalvo, ka par spīti pašreizējo uzņēmumu akcionāru strīdiem, kas traucē kreditoriem ietekmēt kompānijas vadību, arvien pastāvot arī investoru interesi par Liepājas uzņēmumu. Tas uzlabo izredzes, ka pat pasludinot kombinātu maksātnespēju, var atrasties pircējs, kas spēs nomaksāt arī valsts izdotos 500 miljonu latu. Andris Lācers, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Tagad, kad Liepājas metalurgam piešķirtā galvojuma pamatsumma ir atmaksāta, valsts varēs aktīvāk iesaistīties arī uzņēmumu kreditoru kluba darbā. Bet kā šobrīd nīkuļojošās metalurģijas nozares vienīgais milzis Latvijā savulaik tika pie dāsnā valsts galvojuma, to skaidroja Aigaris Lāstiņš. Liepājas metalurģijas milzis bija palicis vienīgais Eiropā, kurš metāla pārstrādēja arī šajā tūkstošgadē turpināja izmantot martenkrāsnis. Par plānu tās nomainīt pret modernākām iekārtām sabiedrība uzzināja 2008. gada nogalē, kad uzņēmums projekta īstenošanai sāka meklēt palīdzību pie politiķiem. 19. Saeimas deputāti, pārsvarā no Kurzemes ievēlētie tobrīd gatavotajā 2009. gada valsts budžeta projektā, iesniedza priekšlikumu par valsts galvojumu piešķiršanu Liepājas metalurgam 112 miljonu latu vērtībā. To atbalstīja gan Ivara Godmaņa valdība, gan parlamenta budžeta komisija. 2008. gada 14. novembra Saeimas sēdē neilgi pirms pusnakts jāvārdu tam deva arī pārējie tautas kalpi. Tas notika bez lielām debatēm un pat bez balsojuma.
Par 15. pielikumu mēs ejam pie priekšlikumiem, kuru ir iesniedz deputāti Lagzdiņš, Agešins, Barča, Hanka, Kalvītis, Bērziņš, un šis priekšlikums 497 ir atbalstīts. Es atvainojos, sākam debats, vārds deputātam Uldim Gravam. Vēlās stundas dēļ es ierobežošu savu sakamo uz vienu teikumu. Liepājas, tie Saeimas deputāti, kas nāk no Liepājas puses, no visdažādākām partijām, kas ir šeit pārstāvētas, atbalsta valsts garantiju Liepājas metalurgam, lai mums būtu šīs uzņēmums un paliktu kā no visiem privātiem uzņēmējiem, kā vislielākais nodokļu maksātājs, no ko ieguvēji būs visi Latvijas iedzīvotāji. Un, lai šī valstī būtu arī tāds uzņēmums, kuras ražotnes produkcija 90% aiziet eksportam, no kā atkal ieguvēji būs visi Latvijas pilsoņi. Paldies, debats beidzam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Vai kāds uzstājas balsojumu? Neuzstāja. Priekšlikums atbalstīts. Turpinām 498. priekšlikumu. Uldis Grava arī tagad neuzskata, ka tolaik būtu pieļāvis kļūdu. Tā vietā pārmetumus viņš raida uzņēmuma akcionāriem un galvojuma uzraugiem. Nekādā ziņā tā nebija kļūda. Tas bija absolūti pareizais gājiens. Problēma, un tā droši vien ir kļūda, ka tajā brīdī, kad valsts garantēja šo lielo aizdevumu, lai gan arī puses no tā aizdevuma Liepājas metalurgs sēdz pats, ka nebija pietiekami stingra pāraudzība. 2008. gada nogalē tiešām nekas publiski neliecināja par Liepājā briestošo negaisu. Tomēr no Saeimas deputātu lēmuma līdz brīdim, kad finanšu ministrs parakstīja rīkojumu par galvojumu piešķiršanu, pagāja vesels gads, un pa šo laiku pirmie īleni no maisiem jau bija izlīduši. Piemēram, pašreizējais Sergeja Zaharjina galvenais oponents Kirovs Litmans neilgi pirms Saeimas lēmuma iestājās par galvojumu piešķiršanu. Toreiz Latvijas avīzē viņš teica, galvojums nepieciešams, jo situācija ir nestabila arī bankās, tās kļuvušas ļoti piesardzīgas, taču bez rekonstrukcijas uzņēmumam nav nākotnes un attīstības. Savukārt 2010. gada janvārī, kad pēc Eiropas komisijas atļaujas saņemšanas un visu dokumentu nokārtošanas finanšu ministrija paziņoja par galvojumu piešķiršanu, Litmans žurnālam Lietušķā diena teica pavisam ko citu. Man ar to nebija nekāda sakara, bet ja kaut kas notiek, es kā akcionārs par to atbildu. Negribu nevienu apvainot, bet man šķiet ļoti aizdomīgi, ka to visu nokārtoja bez viena no galvenajiem akcionāriem. Valsts kasa jau tolaik finanšu ministru Eināru Repši bija brīdinājusi par riskiem, ko piešķirot galvojumu radīja negatīvā situācija metālrūpniecības nozarē pasaulē, un tai neatbilstošais Liepājas metalurga biznesa plāns. Ar Repši Latvijas televīzē šodien sazināties neizdevās, bet iepriekš viņš skaidrojas, ka tolaik neko peļamu galvojumu dokumentos neesot atradis. Šogad uzņēmuma problēmas jau bija tik samilzušas, ka noklusēt tās vairs nevarēja. Sākotnēji tajās tika vainota elektrības cenas sadārdzinošā obligātā iepirkuma komponente, bet laikam ejot iemesliem pievienojas arī arvien publiskākās akcionāru cīņas un pat iespējamā uzņēmuma izsaimniekošana, ko šobrīd izmeklē valsts policija. Līdz beidzot valsts kase vakar atmaksāja Itālijas Unicredit bankai visu Liepājas metalurgam galvotā kredīta pamatsummu. No šodienas skatu punkta raugoties jāsecina, cik labi, ka metalurgs jauno krāšņu iegādēji neiztērēja visus galvotos 112 miljonus latu. Aigars Lazdiņš, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.